kā otrajā adventē es gribu runāt par kādu vārdu no Mateja evaņģēlija. Mateja evaņģēlija 2. nodaļas 6. pantā ir rakstīti vārdi. Un tu, Betlēme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas ciltskunkiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Izraēlu tautu. Mēs dzirdējam svētrunu par mieru, mēs dzirdējam par to mieru, ko Kristus ir atnesis, šis valdnieks, kas ganīs Izraēlu tautu. Un ne tikai, jo viņš teica, man ir arī citas avis, kas nav no šīs kūts, un tās man arī jāatved šajā tēva valstībā man jāatved. Un tās citas avis esam mēs, lai varbūt mums nevienmēr gribās būt avīm vai aitām, bet tāds ir tas apzīmējums, ko kristieši sev tomēr ir piemērojuši un turpina piemērot, ka mēs esam tā kunga ganāmais pulks, jo viņš ir labais gans. Bet es gribu šodien runāt par šiem vārdiem, kad tu neesi mazākā starp Jūdas ciltskungiem. Kā ir, vai mēs kādreiz, varbūt šodien, šajā brīdī jūtamies, ka mēs, neesam tie lielākie. Varbūt kaut kur atstumti, kaut kur nenovērtēti, bieži nesaprasti, reizēm pārprasti un tādi, tā kā cilvēkiem, labāk tālāk no viņiem. Vai nav tā kādreiz, kad mēs jūtamies un jūtam, kad arī citi tā kā tā jūt? Un šodien es gribu runāt par to. Es gribu runāt par to, kad arī Betlēma kā pilsēta viņa jau bija ļoti maziņa, ļoti maza vieta starp visām lielajām pilsētām. Bet Dieva vārds saka, tu neesi mazākā. Un tad es domāju, vai ir tā, ka Dievs kādas vietas, es šodien par cilvēkiem domāšu, kādus cilvēkus, vai Dievs kādus cilvēkus, tā īpaši izredz? Vai ir viņam tādu, varētu teikt, īpaši izredzēto kategoriju? Gribētos, ja mums droši vien, tur būtu iekšā tajā kategorijā. Dievs mani, jo mēs atceramies, kad nāca šo 2 mācekļu māte un teica, Jēzu, es zinu, tu būsi valdnieks, un vai tie mani dēli nevarētu, viens tev pie labās rokas, viens pie tā tuvāk, tā premjerministrs un vēl kāds. Izredzētie, īpaši izredzētie. Kā ir? Gribētos, jā. Bet tad ir jautājums, bet Dievs, viņš visus mīl vienādi? Vai tomēr viņam ir kādi, mīļāki? Es tā domāju, man ļoti viegli parasti, tad, kad es domāju par Dievu, kā Dievs skatās uz mani, kā skatās uz cilvēkiem, man ļoti viegli tad, kad es lieku šo salīdzinošo kategoriju vecāki un bērni. Vai vecākiem ir kāds bērns, mīļāks? Mēs visi sakam nē. Bet ja būsim pavisam godīgi, vai nav tā, ka kādreiz ir kāds tas mīļais bērns un ir kāds bērns arī mīļš? Gribētos jau būt nevis tam arī mīļam, bet tam mīļākajam. Mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, kur Jānis par sevi bieži saka māceklis, kuru Jēzus mīlēja. Un kā tad tiem pāriem mācekļiem? Tad, kad mēs skatāmies uz tautām, mēs redzam, ka Dievs vienu tautu izredzēja starp visām. Vai tad Kristus par visām nemir, vai tad Dievs visas tautas negrib? Bet vienu viņš izredzēja. Tad kaut kāda diference tomēr arī mīlestībā ir. Droši vien, kā ir ar mums? Vai mums arī ir kādi, tādi mīļāki, ticīgi, brāļi, māsas, un kādi, varbūt arī mīļi? Es tā ielieku 2 šīs kategorijas, jā. Redziet, raksti mums atklāja, ka ir tomēr kāda cilvēka kategorija, kurus Dievs īpaši izredz un aicina vai izaicina noteiktos laikos ieņemt noteiktas, jeb atbildīgas pozīcijas. Un kas tie tādi ir par cilvēkiem? Kādi viņi ir? Es gribu sacīt, droši vien tā neierasti. Dievs izredz mazus, nespēcīgus, vientiesīgus, trūcīgus, nicinātus un bieži vien arī neveselus ļaudis. Cik interesanti.
Tā ir tā Dieva mīļāko bērnu kategorija. Jūs, protams, droši vien varat pajautāt, kāpēc es tā domāju, ka Dievs izredz tādus. Redziet, 1. vēstulē korintiešiem, apostuls Pāvils saka, 1. nodaļas 27. 28. pantā viņš saka, bet kas muļķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros. Un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros. Un kas pasaulē zems un nicināts, kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas. Tad, kad mēs lasām Dievu vārdu, mēs redzam, ka Dievs izredz cietumnieku. Dievs aicina Jāzepu no cietuma un ieceļ pār visu Ēģipti, tūlītais faraonu, otrais vīrs. Tā liekas savādi, ja tagad kādu no cietuma un tad par prezidentu valstī. Jā, mēs jau klausamies, mēs zinām kādus uzvārdus Latvijā, pat zinām Amerikā, kur ir kādas apsūdzības un kāda krimināla procesa, gluži cietumā viņi tā kā nav, bet jā. Tad mēs zinām kādu vecu vīru, vienkāršu ganu, kurš jau var teikt savu mūžu nodzīvojis. Interesanti, ka Dāvids saka, cilvēku mūžs ir 70 gadi, kas ļoti stiprs, 80, ja, ļoti stiprs. Un tad 80 gadu vecu vīru, kurš ir gans, Dievs saka, paklausies, tu tagad izvedīsi manu tautu. Tu būsi tas. Viņš saka, Dievs, ne jau vairs tagad, varbūt tur 40 gadus atpakaļ, tad es gribēju, tad es zināju, tad es domāju. Ko tad tagad? Tad mēs skatāmies uz kādu karotāju, kuru Dievs ieceļ, Dievs izaicina no mazas cilts, viņš sapulcina karaspēku, Dievs saka, nevajag, sūta mājās to karaspēku. Vēl tevi pa daudz, viņš jau daļu aizsūtīs, viņš saka, vēl pa daudz, vēl mazāk, mēs zinām viņu vārdu, Gideons. Tad mēs zinām, ka Dievs izaicina kādu vīru par ķēniņu. Ir, kā tas saucās, ne ordinācija, bet ķēniņiem ir inaugurācijas, ceremonija, tagad viņš ir jāieceļ ķēniņa amatā. Kur viņš ir? Kaut kur starp kastēm ielīdis, starp kravas tur kastēm. Zinām viņu vārdu. Sauls, Izraēla pirmais ķēniņš. Tad mēs zinām vēl kādu mazu zēnu, neapbruņot ar lingu. Dievs izredz. Dievs aicina. Jēzus aicina muitnieku, kuru visi ir atmetuši, kur faktiski viņi neuzskata, kāds tu vairs esi īsts Dieva tautas pārstāvs, ja tu esi pārdevies kalpībā romiešam. Mateju. Bet vēl Dievs aicina. Dievs aicina kādu, kurš ir nomiris. Viņš aicina Lācaru, lai būtu par liecību, lai Dieva varenie darbi varētu parādīties. Un tad Dievs izaicina Pāvilu ar veselības problēmām, kurš saka par sevi, kad man liekas, tas bija brīdis, kad jums vajadzēja mani nicināt, bet jūs mani pieņēmāt. Jā, es domāju, vēl mēs varētu skaitīt, es jau tā jau diezgan daudz esmu uzskaitījis. Šīs lietas, kas mani pārliecina, ka Dievs izredz mazus, atstumtus, nespēcīgus, tādus, kuri gan savās acīs, gan arī citu acīs tādi ir. Psalmists saka 8. psalmā 3. pantā, viņš saka, no bērnu un zīdaiņu mutes tu sev esi izveidojis pretspēku saviem pretiniekiem, lai liktu apklust saviem naidniekiem un atriebējiem. No tiem mazākajiem, no tiem, kas pasaulē nav nekas. Kā šodien ir ar tevi, kā šodien ir ar mani. Kādā kategorijā mēs esam? Vai mēs esam to stipro un vareno kategorijā? Tā mēs jūtamies. Vai starp tiem, kuriem daudzreiz kaut kas neizdodas, kur bieži jūtās neveiksmīgi? Dažādi apstākļu dēļ. Varbūt veselība, varbūt attiecības, varbūt finanses, varbūt apkārtējo novērtējums. Bet es gribu sacīt, ja tu domā, ka esi mazs un nespēcīgs, tad šīs dienas aizdegta adventa svece, 2. adventa, ir Betlēmes svece. Atgādina mums. Mums atgādina, un tas ir vēstījums tev.
tu nebūtu neesi mazākais Dieva acīs. Jo Dievs ir gan visvarens valdnieks, kurš valda par visu, gan arī līdzjūtīgs tēvs, kurš vienmēr noliecās pie tiem, kam ir pāri darīts un kam tiek pāri darīts. Jo viņš sevi atklāja cilvēcei. Jēzus saka, kas man ir redzējis, tas tēvi ir redzējis. Caur ko Dievs sevi atklāja cilvēcei? Caur Kristus pazemošanos, līdz krusta nāvei, ārpus pilsētas. Tur, kur vispār, tie labie jūdi, pat tos neliek tur ārpus mirt. Tie vismaz Jeruzalemē var mirt, viņu ārpusē. Pie krusta, apkaunojoši. Viņš atklāja Dievs sevi cilvēcei caur Kristus pazemošanos. Un vēstulē romiešiem mēs lasām 5. nodaļas 6. pantā, jo Kristus par mums bezdievīgiem ir miris, tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Par nespēcīgiem Kristus savā pazemībā jau ir par mums samaksājis. Un tam kungam viņam nevajag cilvēku uztrenētu muskulatūru, viņam nevajag kaut kādu veiksmīgi iekrāt bagātību, viņam nevajag augstu sociālo stāvokli, lai varētu cilvēku lietot viņa ieplānoto uzdevumu izpildē. Viņam nevajag. Es gribētu teikt, ka lielām lietām Dievs parasti, bieži aicina ārēji mazus ļaudis. Tos, kas pasaulē nav nekas. Mēs atceramies, kad Saula dēls Jonatans gāja ar savu puisi garam ienaidnieku filistiešu tai sardzei, un tad viņi teica, iesim, pamēģināsim, viņš saka, jā, viņi ir daudz, bet tad man patīk šie vārdi, kas ir rakstīti 1. Samuela grāmatā. Viņš saka, neviens nevar aizliegt Dievam izcīnīt uzvaru vai ar daudz, vai ar maz ļaudīm. Un es domāju, paldies, kad es dzirdēju amen, paldies, ka es dzirdēju, ka mēs tik tālu esam sapratuši, un tagad mēs varam sacīt, paldies mācītāji, tu mūs esi iedrošinājis, jo, ja es jūtos mazs, tad Dievs ar mani darīs lielas lietas, un ejam uz priekšu tūlītās, bet es gribu mūs aicināt, ieskatīsimies rakstos, un tur ir vēl kāds vēstījums. Tur ir vēl kāds vēstījums par mazām lietām. Jo redziet, šis vēstījums ir par Dieva ienaidnieku. Vai tas šeit iedarās? Man patīk vienmēr lietas aplūkot no vienas puses un redzēt arī otru pusi. Un tad es jūtu, kur ir tā patiesība. Mēs lasām par Dieva ienaidnieku, par velnu. Ko tad viņš dara? Jā, pravietis Daniels apraksta kādu atklāsmi, ko viņš redz. Viņš redz atklāsmi par āzi, kurš badās, viņš kļūst pārmērīgi liels, un tad, kad viņš ir visstiprākais savā spēkā, tur viņam ir, cik tur tie ragi uz galvas, un tad viņam nolūst tur tas varenākais un lielākais rags. Un tā vietā izaug kādi citi ragi, kādi 4, un tie uz visam debesu pusēm, un tāds varens dzīvnieks, spēcīgs, kurš tur var badīties. Bet tad Daniels redz to, ka uz vienu no tiem ragiem izaug tāds mazs radziņš, tāds maziņš. Bet tālāk viņš saka, un tas kļuva pārmērīgi liels virzienā uz dienvidiem, uz rītiem, skaistās zemes pusi, un izauga līdz pat debesu karapulkam, un norāva kādus no šī pulka no zvaigznēm zemē, un samina tos. Tas mazais radziņš. Tātad arī velns lieto mazas lietas. Interesanti. Tad nav tā, ka tikai tad, ja tas mazais, tad Dievs lieto. Arī velns to dara. Jā, mēs zinām, ka velns vienmēr kopē Dievu. Viņš atdarina. Velns, viņš jau pats nespēja izdomāt, viņš nespēja pats radīt, bet viņš atdarina to, ko Dievs ir darījis. Jo viņš pat tad, kad viņš kļuva par velnu, viņš teica, es būšu kā Dievs. Viņš mēģināja atdarināt Dievu, viņš nevarēja pateikt, es būšu kaut kas, tas, kas es esmu. Viņš mēģina, tā kā pakaļ darīt. Tādēļ, kad viņš ir radīts. Viņš nav no mūžības uz mūžību kā Dievs. Bet arī velns var lietot mazu cilvēciņu, lai paveiktu lielu ļaunumu.
Un par to mēs lasām vēstures grāmatās, un to mēs arī mūsdienās redzam. Bija kaut kur, kāds sacīja, ja mazus cilvēciņu iesēdina lielā krēslā, tad tam cilvēciņam nekas nedraud. Draud tiem, par kuriem viņš valda. Tad kur ir atšķirība? Kā saprast, kurus izredz Dievs un kurus lieto velns? Kā tad ir ar tiem mazajiem ļaudīm? Kur ir atšķirība? Es gribu sacīt, ka tad, kad mēs skatāmies rakstos, un tur ir visa patiesība, tad mēs redzam, ka pats izšķirošākais ir cilvēka sirds attieksme. Sirds. Salamans sakāmvārdos ir teikts, pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Un cilvēks sirds nosaka kaut ko, kam pieķerās cilvēks. Viņa nosaka vismaz divas vērtības. Cilvēks sirds nosaka pirmo lietu, to, cik patiesībā mazs, jeb cik liels ir cilvēks. Jo patiesais lielums nevienmēr būs redzams aiz ārējā formas, aiz ārējā tēla, ko mēs varam redzēt vai parādīt. Reizēm ir ārējais tēls, kur cilvēks var būt vārgs un nespēcīgs, bet liels savā garā. Un reizēm var būt pretēji. Un mēs jau dzirdējam Rālis Imants, ko sacīja, cik arī dažkārt mēdz būt, ka cilvēki, kuriem ir ļoti daudz, bet patiesībā viņš savā sirdī ir ļoti mazs. Un tad otra lieta, ko mēs redzam, no tā, ko nosaka cilvēks sirds, ir to, kurš Dievs vai velns varēs šo cilvēku lietot saviem mērķiem. To nosaka cilvēks sirds. Kam šī sirds ir pieķērusies? Ko šī sirds meklē? Ko liek savu prioritāšu augšgalā? Un tādēļ šodienas informatīvā telpa, ja mēs paskatāmies, viņi pārpilna ar viedokļu un atziņu paudējiem, jo tāpēc, kad meklē, lai sirdis pieķerās, man redz kāds es. Kas ar ko nu spēj izrādīties un parādīt sevi. Tāpēc, lai apmulsinātu prātus un lai sagūstītu sirdi. Un kā tad mums izdarīt šo pareizo izvēli? Kā nenonākt garīgo krāpnieku nagos? 119. psalmā mēs lasām, kur 141. un tad 143. pantā psalmists saka, tavs vārds, Dievs, tavs vārds ir ļoti skaidrs, tavam kalpam tas ir mīļš. Un tālāk viņš saka, es esmu mazs un neievērots, bet tavas pavēles es neaizmirstu. Un kad man uziet bēdas un ciešanas, tad tavi baušļi ir mans prieks. Tā ir tā sirds, maza sirds, mazs un neievērots. Bet tavi baušļi. Un lūk, vienīgais un pareizais informācijas avots mūsu dzīvē ir Dieva vārds. Ja mēs lasīsim rakstus, ja mēs meklēsim rakstos, ja mēs zināsim rakstus un ja ticēsim rakstiem, tad šīs pasaules mācības mūs nespēs viegli apmulsināt un nespēs ievest maldos. Mēs nepieķersimies nepareizām mācībām. Lasīt, meklēt, zināt un ticēt. Jā, tās ir lietas. Tas ir tas, kas mums ir nepieciešams. Ja mēs viņus nelasam, ja mums nav laika lasīt, ja mums nav laika izlasīt to, pārdomāt, iedziļināties, ja mēs nemeklējam, kas vēl par to ir rakstīts, kā vēl raksti to lietu parāda, lai mēs ieraudzītu pareizi. Un ja mēs neticam visam, kas ir rakstīts, tad mūs ietekmēs un ļoti viegli noķers tie tīkli, ko šajā pasaulē šodien izmet Dieva ienaidnieks, Dieva pretinieks. Jo redziet, apostols Pāvils, viņš bija Sauls, no mazām dienām viņš bija cītīgi mācījies rakstus, viņš zināja rakstus. Visu zināja. Viņš bija lasījis, mācījies, studējis, bet darīja vēlnišķīgus darbus. Mēs tikko dzirdējām par Stefanu nomētāšanu ar akmeņiem,
Mēs lasām vēl kādas liecības, ko Pāvils par sevi saka. Nīcināju, gribēju iznīcināt, gribēju ieslodzīt cietumā, likt cilvēkiem atteikties no Kristus. Vēlnišķīgs darbus darīja. Cilvēks, kurš no mazām dienām mācījies rakstus, lasījis, mācījies, studējis, interesējies. Tātad bišķi ar to pa maz. Ir kaut kas vairāk vajadzīgs. Un tā ir Dieva gara apgaismota sirds. Dieva gara apgaismota sirds. Ja tādas nav, ja šī sirds nav apgaismota no Dieva gara, bet viņa paliek ar pasaules garu piepildīt, nelīdzēs arī rakstu lasīšana. Nelīdzēs. Nelīdzēs viņu zināšanu. Protams, tas ir svarīgi, lai mēs varētu ticēt un paļauties, bet ja mūsu sirds nav apgaismota no Dieva gara, mēs paliekam ēnu. Un tad, kad Saula sirds tika Dieva gara apgaismota, kad viņš kļuva par citu cilvēku, tad viņš vairs nebija apbruņots ar augsto priesteru atļaujām un pilnvarām. Viņam vairs nebija karavīri līdz, kurus viņš varēja sūtīt un likt kādu apcietināt. Bet tad viņš sacīja, kad esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Viņš saka, man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs. Kristus dēļ. Jo, kad esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Kāpēc? Tādēļ, ka viņam ir Dieva gara apgaismota sirds, un viņš dzird, ka Kristus viņam saka. Viņš saka, Pāvili, tev pietiek ar manu žēlistību. Ne tajā fiziskajā varēšanā un veselībā un milzīgajā spēkā kaut kas parādās, bet mans spēks nespēkā varens parādās. Un tad Pāvils saka, tad es labāk lielīšos ar to nespēku. Lai Kristus spēks nāk par mani. Apkopojot to, ko mēs šodien varējām pārdomāt, ko mēs no tā varam izsecināt. Ja tu apzinies, ka tu netiec novērtēts, ja tev šķiet, ka tu šai pasaulē esi mazs un neievērojams, tad zini, Dievs tevi var izredzēt un lietot lielam Dieva darbam. Bet, lai mēs varētu kļūt par viņu ļaudīm, mums ir akūti nepieciešams svēto rakstu zināšanas komplektā ar Dieva gara pārveidot sirdi. Ir vajadzīgs šis komplekts. Kristiešu minimums. Sauciet, kā gribiet. Jēzus saka vārdus, kurus mēs varam lasīt Lūkas evaņģēlija 9. nodaļas 48. pantā. Viņš saka, kas mani uzņem, mani Jēzu, tas uzņem to, kas mani sūtīs. Jo kas mazākais jūsu starpā, tas ir liels. Tad, ja Kristus ir sirdī, tad, ja Dieva gars mūsu sirdī ir apgaismojis un pārveidojis, tad mazākais ir liels. Ne tādēļ, ka tu esi maziņš, bet tādēļ, ka Kristus ir sirdī. Tad kaut arī tu esi maziņš, tu esi liels. Šīs uzrunas sākumā es lasīju pantu no Mateja evaņģēlija. Tu Betlēmi, Jūdas zemē, tu neesi mazākā starp Jūdu cilts kungiem, jo no tevis nāks valdnieks. Mazā Betlēma kļuva pazīstama visā pasaulē, jo viņā piedzima cilvēks pestītājs. Viņā piedzima Jēzus, kurš ir Kristus. Un ja tu šodien vari apliecināt un apstiprināt un zināt un būt pārliecināts, ka tavā sirdī ir piedzimis tavs glābējs un pestītājs, tad lai arī cik mazs un nenovērtēts un nespēcīgs un varbūt nevesels un kāds vēl tu nešķist sev un apkārtējai pasaulē, zini, Dievs tevi spēs lietot. Savas neuzvaramās un nekad neizzūdošās valstības celšanai. Dievs tevi spēs lietot. Un šajā otrajā adventē, kad mēs esam iedeguši otro adventas sveci, Betlēmas sveci, šajā svētdienā es novēlu katram no mums, ka mūsos būtu šī Dieva gara atdzemdinātā sirds. Un tad neremdināmas slāpes pēc viņa vārda, dzīvā avots, spirdzinājumu katrā savā ikdienas ticības solī. Un tad mums pieder apsolījums. Tu neesi mazākais starp šīs pasaules dižajiem. Tā es gribētu sacīt. Amen. Tas kungs lai svētīs.